bezdelīgas. Nu pat vēl te bija. Un tagad es aicinu uz skolas vismazākos skolēnus, pirmklasniekus. Pats atbildīgākais un nopietnākais laiks. Pirms 12 gadiem jūs bijāt tikpat lieli, tikpat varbūt neveikli, tikpat jauki un mīļi, kā mūsu šodienas šie dejotāji un dziedātāji. Bet laiks ir pagājis, esat mainījušies, nu jau vairs vecāki pie rokas uz skolu neved, nu ir jāveic pavisam citi uzdevumi, citas virsotnes jāsasniedz un galvenais uzdevums jābeidz skola. Ir tāds neparasts moments. 25. vidusskolā viena pati izlaiduma klase. Šāds gadījums pie mums ir līdz šim, var teikt, praktiski nebijis. Īpašs. Jūs esat 31. Un katram piemīt, kas ļoti interesants. Mēs skolotājiem esam daudzreiz sprieduši. Kā tad, lai izvērtē jūsu klases kolektīvu? Un galvenā ir tā doma, ka pats interesantākais ir tas, ka katrs nes sevī kaut ko ļoti savdabīgu un ļoti atšķirīgu no citiem. Daudzas reizes skolas pasākumos, olimpiādēs un dažādās kopīgi darītās lietās jūs esat pierādījuši šo savdabību. Es ļoti ceru, ka nākotnē, nākamajā gadā, pēc tam citos gados, tieši šīs atšķirības jums daudz ko dzīvē dos. Un acīm redzot, būsiet iemācījušies paši par sevi cīnīties un sasniegt izvirzīto mērķi. Es ļoti ceru, ka gan mūsu skolas skolēni, kuri ir šīs skolas skolēni no 1. klases, gan tie, kas piepulcējās sākot 10. klasi, gan arī tie, kas uzsāka mācības šajā mācību gadā, būs šajā 25. vidusskolā ieguvuši to, kāpēc jūs vispār
nācāt uz vidusskolu un šajā skolā būsiet ieguvuši tās prasmes un iemaņas, kas būs noderīgas tālākajās mācību gaitās. Es gribu novēlēt jūsu vecākiem izturību, spēju vēl labāk izprast un vēl labāk saprasties ar saviem jauniešiem šajos te ārkārtīgi sarežģītajos mēnešos, kas viņiem ir beidzot mācību gadu. Gribu novēlēt jums, skolēni, tomēr tādu, varbūt reizēm veselīgāku izpratni par to, kas ir patīkamais un kas ir tiešām ļoti nepieciešamais. Un proti tādā nozīmē, ka katra mācību diena ir bezgalīgi svarīga un katra nedēļa un katrs mēnesis tuvina jūsu vidusskolas vēlējumus. Jūs esat 12. tikai vienīgā klase, bet arī pēdējā klase, kura mācījās pēc programmas ar izvēles mācību priekšmetiem. Aiz jums nākošās klases jau izvēlējās mācību programmas. Jūs visi ļoti pamatīgi, veikli un, es domāju, pamatoti esat izvēlējušies, kādus eksāmenus jūs kārtosit apmēram pēc 3 mēnešiem, izvēloties turpmākos ceļus. Un kā parasti žetona vakarā, jūs saņemsit visi piemiņas zīmi, kurus esat izvēlējušies gredzena veidā. Es lūkšu klases audzinātāju Zāģeri pasniegt jums šīs piemiņas zīmes. Aida Aperāne. Ieva Baradauska. Liena Cepurīte. Inese Čikste. Elīna Čipāne. Edita Diedrika.
klases audzinātājiem.
Kā redzat, tiem to pašu skolēni valodu zaudējuši. Sveicot jums to pašu skolēni. Unikāli darīt. Es vēl aplausu no vienas. Nav jums šūtiņas. Labi, labi. Varu zālē vēl ir tādu, kur teiktu, ir, vēl
aizmirsās. Mazie puišaļi un meitenes izaug par daudzoņām, kur savaldīt spēj tikai direktora stingrā balss. Atceries, kā mēs uzlabām mazajām Viktorijām? Jā. Bet vai atceries, kāpēc mēs viņam tā? Nu kā? Mums taču vajadzēja visu starpību nosēdēt direktoru kabinetā. Tagad atceros. Tik vairs var stāvēt, kaut gan nemaz nebija vairs. Ko jūs mēs tur runājat? Jā, bet vien. Jā, Krista, vai tu atceries, kā mēs 7. klasē cīnījāmies par ko, tā varētu sēdēt blakus Kristīnai? Jā, to es arī atceros. Bet tad, kad es gribēju sēdēt blakus Kristīnai, tu man grāmatu izmet pa loku, un kamēr es skrēju pakaļ grāmatu, tu sēdies viņai blakus. Jā, beigās tāpat viņai sēdēt blakus Mārtiņam. Jā, nu tā sanāca. Skolā veidojās pirmās attiecības, tik iepazīta pirmā mīlestība. Es gribētu skolā iet un vienā solā sēdēt. Lai mūsu draudzību izskata pedagoģiskās padomas sēdēt. Es nemaz neredzu, nedzirdu, neklausos mūsu rājām. Es gribu, lai tu manu portfeli nes no skolas līdz manām mājām. Tu dos man uzsinos viesmājas. Visi čuks teicies, ka tev Martīns. Bet kāpēc tu devās viesmājas? Neviens jau to nesapratīs. Lai nesaprot, lai savu ko gribu. Bet es gribu kaut kādu pieredzēt. Un silda mīlestības. Laimīgi! Mana pirmā mīlestība ir 5. klasē. Viņu sauc Toms, viņam teica, nāc pieņemt krāsēm klosters, un viņš man deva izkrāsēt kartītes. Bet īret, man jau 9 gadu vecumā bildē, taču pirms atbildēju, es viņu rakstītajā zīmē pārbaudīju, vai vārds apprecēties ir uzrakstīts pareizi. Un ko tā bildēja, tas bija tik sen, ka es vairs neatceros. Es vēlētos jums izstāstīt kaut apgadījumu. Tas notika kādā 5. vai 6. klasē. Ivaram bija vārdu diena. Notika dejošanas stunda, un dejošanas skolotāja paņēma Ivaru pie rokas un nostādīja klases priekšā. Viņa lika meitenēm nostāties apkārt, iet pēc kārtas un bučot viņu. Tanī laikā tas sagādāja lielas problēmas un sākumā meitenes protestēja. Bet, kad skolotāji piedraudēja sliktu atzīmi, tad gan viņas negribīgi gāja un bučoja viņu. Nelaimīgi bija bijis gan Ivars, gan meitenes. Bet ja tas notika tagad, tad es būtu vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Par savām mīlestībām mēs nerunājam kāju. Par to, lai runā dziesma.
ar kuriem kopā bija piedzīvotas pirmās uzvaras un zaudējumus. Pirmais posms dzīvē ir pabeigts. Sākās jauns, daudz svarīgāks. Bija jākļūst pastāvīgākiem. Vecāki palīdzēja arvien mazāk. Pieauga atbildība. Ekskursijā pēc izlaiduma izjutām tādu vienotību, kā nebijām visus šos gadus. Gribējās uz mūžu palikt Kalnas krastā, lai nebūtu jāatšķirās no draugiem, kas bija kļuvuši tik tuvu. Savukārt, 9. klasē beidzās, jo tieši mūsu klases audzinātāja Lūža Zaļa turpināja audzināt vienīgo 10. klasu vidusskolu. Paldies vidusskolu! Saņēmu 10. klasi. Tas jau tā vērtīgi, es nebiju domājusi neko tādu, jā, kaut vien tādu momentā. Tad sasējos šajā klasē, kas mācās daži no manas bijušās klases, kas man deva drosmi vispār jūs paņemt. Jā, to es to varu jums teikt. Aiga. Izputniņa, meitene, apceļietis, vēzi. Viss drosmīgs, artistisks, jauns. Ļoti labprātīga, jauka, meitene, ļoti daudz palīdzējusi. Jānis, kārtīgs, citīgs, zēns. Libertāte, ļoti labdabīgas, maidīga, vienmēr pasaulīgas. Bija Zane, Dievs, daudz devis. Dievs, lai es ļoti visu, ko noturēt. Roberts, sportists. Caur un caur sportists. Liene. Lienīte. Mākslinieces, vēsteli. Vienmēr kaut ko interesantu izdomā. Es domāju, ka šeit arī tās skatuves noformējumā arī viņi ir piedalījusies. Jā. Edijs, pieklājīgs, agrāk ļoti smaidīgs, tagad uz mazāk smaidīgs cilvēks. Kā un Oskars, ļoti labdabīgs un ar labu humoru izjūtu. Tad tie ir visi mani no 9. klases. 1, 2, 3, 4, 5 ir no 6. klases, jā? Ne, no 5, ne 6. Tad 6, jā? Paldies! Desmitajā klasē gribēju iestāties augstskolā tikai tāpēc, ka man patika students Dārgā Pītē. Es gribēju tādu pašu starpēt Latviju. Tagad es vēl joprojām gribu iestāties augstskolā. Katrā ziņā tāpēc, lai staigātu ar Matiju. Jūs uz mūsu skolā atās no 11. pamatskolas. Pirmajā uzzināšanas stundā visi gribēja kaut ko pastāst par sevi. Man tā nevarās laba doma, jo pirmā diena jaunajā skolā man bija pilnīgi apmulsināt. Es šobrīd vēl nejūtos kā pastāvīgi dzīvotspējīgs cilvēks. Gribētos vēl mazliet pamācīties, pamatīgi izbaudīt vidusskolas dzīvi. Šķiet vēl ir parādi iespaidot ielušos. Sen jau aiz kalniem tie laiki, kad mūsu vietā mājasdarbus pildīja vecāki. Atbildība, kas nemitīgi pieaug, mums biedē. Gribas vēl brīdi kavēties viņu rūpībā, izbaudīt šo sajūtu. Paldies par dziedātām dziesmām, gan rīta, gan vakara dziesmām. Paldies par visu, ko devi man šajā dzīvē. Mīļs tev, liels paldies. Paldies, ka drūmulā mācīja rūdsko ķēmiju. Mēs virstulā dzirdēju, kā vītarēs strāsa, kā zāle klusumā dīta un ar zemi. Paldies, ka mācīji ikdienas cīņā būt stipra un dzīvi mīlēt. Mīlēt prieku un nošķirt taisnību no netaisnības. 9. klasē mums notika improvizēta dzīves stunda, kurā rakstīja
rādījām, par ko mēs gribam kļūt. Tad tie bija tikai minēji. Tagad cerams, ka kolēģis zina, par ko viņš grib kļūt. Savukārt es savā dzīvē gribēju par daudz ko kļūt. Gan par policistu, gan par jums. Bet galu galā es gribu kļūt par aktieru. Bet es, un arī es gribētu kļūt par žurnālistēm. Bet es kļūšu par ministru prezidentu. Kas ir tik svarīgi, par ko mēs kļūsim? Galvenais laba, zinošana, sevi droši, un tad jau vieta atradīsies. Jā, cik daudz nezinātu ceļi un dzīvi un mūža krustoties šajā vietā. Skola. Skola ir kā milzīga pilsēta, kur augi mainās tikpat ātri kā mēs. Paldies par zināšanu.